Šobrīd ir tāda situācija, ka virsstundas, ņemot vērā palielo vakanču skaitu, kuras neapskauž ministru, bet viņi netiek pienācīgi risināti. Un, lai nebūtu jāapmaksā virsstundas ugunsdzēsiem glābējiem, kur šīs virsstundas veids, tad tiek faktiski veikta tāda grāmatvediska apiešana, un ugunsdzēsēji glābēji tiek sūtīti uz rotēti savstarpēji no viena posteņa uz otru, lai nebūtu virsstundas jāapmaksā, kā arī virsstundas pēc likumā noteiktajā kārtībā tiek kompensētas ar brīvdienām. Turpretī VUGD vadībai mēs varam konkrēti runāt par ģenerāli Zitānu vai pulkvedi Grīnbergu. Viņiem, piemēram, saistībā ar rallija posmu organizēšanu, viņiem ir piešķirts attiecīgi 90 virsstundas apmaksātas un 134 virsstundas apmaksātas. Kas pamatojoties uz to, kā ministrs atbildē raksta, ka virsstundu piešķiršanu reglamentē iekšējie noteikumi, man rodas jautājums, vai iekšlietu ministrija VUGDs pārzina, kā šie noteikumi tiek īstenoti, vai apmierina šie noteikumi, kad tie pēdējo reizi ir grozīti. Jo tas VUGD darbinieku viedoklis, kurus atļaušos teikt, kad es šodien pārstāvu, ir tāds, ka ugunsdzēsiem glābējiem, kurš lien ugunī, virsstundas nevēlas apmaksāt, bet tie, kuri sēž svarīgos, cienījumos amatos VUGD dienestā, viņi paši sev pielēmj un dāsni apmaksā virsstundas. Un citas starpā minētiem ģenerālim Zitānam pēc VUGD darbinieku teiktā pat esot 3 istabu dzīvoklis Caka koledžas telpās, un to es atradu arī publiski par ļoti simbolisku cenu. Un tas viss veido tādu ainu, ka pat ja mēs visi vienojamies, ka iekšējā drošība ir prioritāte, un es domāju, mēs visi tam piekrītam, un ka tur ir vajadzīgs papildus finansējums, nav pārliecības, kā tas finansējums tiek īstenots, vai viņš ir atbilstoši mērķim, un vai pats ministrs seko līdzi un zina, kas tur notiek. Un Zitāna kunga gadījumā es domāju, ka tā kā viņš ir tā persona, kas lemj par to, vai atstāt vai neatstāt konkrētu vecumu sasniegušiem ugunsdzēsējiem vietu dienestā, es apsvērtu ministram un VUGD vadībai domāt par pašu ģenerāļu Zitānu pensionēšanos. Cik man ir zināms, tad šo gadu, reāli tā situācija būtiski mainījusies pret 23. gadu. Bet to nosaka faktiski, viens ir tieši kā virsstundas, izmaksā nosaka, protams, arī iekšējā kārtība, bet ir attiecīgi likums pats, kas nosaka to, ka primāri, un arī tas izriet ne tikai mūsu sfērā, bet visur, ka primāri būtu jākompensē, ja ir iespējams ar brīvām dienām. Bet, ja es nemaldos, tad šogad par virsstundām ir izmaksāts gan arī ap 90% apmērā virsstundas. Un tas arī saistās, kāpēc atšķirīgi, tāpēc, ka nekomplekts, kas ir glābšanas dienestā, viņš nav visur vienāds. Atšķirās, piemēram, Rīga no Latgales, jo Rīgā tie ir, ja es nemaldos, tuvu 14%, Latgalē tie ir 4% nekomplekti, līdz ar to arī attiecīgi tā iespēja dot vai nu brīvdienu vai aizvietot arī, protams, atšķirās. Tāpēc varbūt viņa nav tik horizontāla. Tātad ģenerāla Zitāna dienests ir pagarināts, tagad aptuveni gads ir palicis, kas viņam ir. Pirms viņš dosies izdienas pensijā, šis gads ir nepieciešams. To man pārunājot ar glābšanas dienas priekšnieku Baltmaņu kungu, ir nepieciešams, lai sagatavotu atbilstošu vietnieku, kuram ir šīs kompetences, kuras varētu aizstāt. Jautājumā par to, ko jūs minējāt tieši par šo ralliju, Grīnbergu un Zitānu, uzreiz nevarēšu atbildēt, kāpēc tieši šajā gadījumā, kas bija tas par iemeslu, kāpēc viņiem izmaksāja. Ja es nemaldos, tas regulējums ir tāds, kurš pārējais regulējums, bet arī kurš nosaka tieši pasākums, kuros ir obligāti jāmaksā virsstundas. Un tas ir, ja šis bija, ja es nemaldos, tā saucamais dišu pasākums, kas nebija ikdienas, proti glābšanas dienesta grafikā, restīvi, bet bija jauni radīts, tāpēc arī šīs virsstundas tika izmaksātas. Protams, manā skatījumā nebūtu pieņemams, ja virsstundas tika izmaksātas tikai dienesta vadībai, bet
tiem glābējiem, kas varbūt arī tika iesaistīti līdzīgi kā vadība, protams, viņiem tas netika izdarīts. Tāpēc es to saprotu kā mājas darbu, ko es noskaidrošu, un tad esmu gatavs arī informēt, vai tur ir bijusi teiksim, šāda, kā varbūt pirmšķietami liekas kaut kāda netaisnība. Precizēt, ja reiz mums ir vienprātība šiem piemēriem, ka iekšējie noteikumi, kas regulē virsstundas, ja ir nepilnības, un es saklausu, ka ministra kungs nav sajūsmā par to, kas tur notiek, tad vai tas tiks risināts, vai tas tiek joprojām atstāts dažu personu vadības līmenī izlemt šo te virsstundu politiku, vai jūs kā ministrs tomēr iejauksieties un redzat tur uzlabojumus?